Baznīcas patstāvīgi apmeklē liels cilvēku skaits. Daži cilvēki nāk uz misi, bet citi uz īpašiem pasākumiem, kristībām vai kāzām. Un gribas, lai ne tikai dievnavs, bet arī apkārtējā teritorija būtu sakopta. Deputāte no Latgales partijas Janīna Kursīte savā brīvajā no politiskā darba laikā nodarbojas ar dažādu staudu audzēšanu savā saimniecībā Ziediņi. Tieši no turienes mazās pūkainās Tūjas un Kadigi, kas jau izgrazno Jaunforštates baznīcas teritoriju, bet apzaļumot šo vietu Janīnai palīdzēja viņas visa ģimene, ieskaitot mazo mazdēlu. Tas ir mana sirdslieta. Jā, man patīk šādi objekti. Man patīk, kad braucu un redzu, kad zied kaut kur dārzi vai arī kaut kur ir mani stādi iestādīti. Jā. Tas mani priecē manu sirdi. Bet vai te visu var rēķināt naudā? Šeit ir tas, kad tieši gandarījums ir. Un tas, ka draudze un arī šeit vietējie priesteri to ļoti vēlas, jo būs tātad biskapa vizitācija augustā, un viņi grib šo teritoriju sakopt un uzrunāja mani, un es ļoti gandarīta par to, ka viņi ir mani uzrunājuši un ka es varu mazliet viņiem palīdzēt. Jāatzīmē, ka tādi labie darbi priekš Janīnas jau kļūst par tradīciju. Pagājušajā gadā viņa apzaļumoja teritoriju blakus baznīcai Rīgas ielā. Darbs tur vēl nav pabeigts. Ir arī centra baznīca, kur tikai mazliet ir iesākts, mazliet žoks, kas arī ir jāatjauno. Ir dažas izkaltušas tūjas, bet tālāk teritoriju turpināsim pēc tā, kad rekonstruēsim visus celiņus. Un tik ilgi, kamēr vismaz brīvs brīdis, ir nepieciešams sakārtot puķu dovi pie Jaunforštates baznīcas. Tāpat ļoti drīz būs jaunās ziedu piramīdas, kas kļūst par īstu rotu šai vietai.